Es apzinos, kādā pasaulē es dzīvoju un uz kurien tā iet. Padomju Savienības žīdu kaķismā, par kuru fragmentu publicēšanu man apsūdz, ir teikts: galvenais apsūdziet, lai viņi taisnojas. Tas, kurš taisnojas, jau pa pusē ir vainīgs. Ceru, ka šis īsais citāts neradīs jaunu kriminālu lietu pret mani. Mani patiešām apsūdz un man patiešām liek taisnoties. Francijas traģiskie notikumi ar tā saucamo karikatūru žurnālu, kurš atklāts pļāva cilvēkiem dvēselēs, ņirgājās un zaimoja, liecina, ka visa progresīvā cilvēce šādas rīcības aizstāv. Bet pret tiem, kas atmasko šādas nekrietnības, tā saucamā progresīvā cilvēce vēršas ar likumu spēku. Šis gadījums rāda un apliecina, kādā pasaulē dzīvojam patiesībā, un no tā var secināt, ar ko tas beigsies. Tuvojas antikrista laiks, un kas līdz šim bija labi un pareizi, ir kļuvis nevēlams, bet kas līdz šim bijis ļauns, ir kļuvis vēlams un lolojams. Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka, ja tā turpināsies, cilvēks pārstās pastāvēt šī gadsimta vidū. Par to pārliecināties varēsim pavisam drīz. Pēdējais vārds man asociējas ar tādu aizgājēju atvadu vārdiem palicējiem. Par aizgājušiem vai nu labu, vai neko, un arī aizgājēju palicējiem vēl tikai labu. Savā dokumentālajā filmā es saku, ka par mūsu nodarījumiem labāk, lai cilvēks cilvēku tiesā, nevis cilvēks sagaida dieva tiesu. Tā ir daudz sāpīgāka. Tāpēc, ja esmu vainīgs, labāk, lai mani tiesā cilvēki un dievs piedod, jo par savu nodarījumu jau būšu izcietis sodu. Es neesmu kurinājis naidu, es neesmu nec gribējis, nec vēlējies vērsties pret kādu tautu. Tas bija manis kā mākslinieka, komponista, dzejnieka un publicistas protests pret netaisnību, kas bija notikusi pret mani un manu valsti. Manām darbībām nav arī nekādu seku, izņemot šo tiesu un raidījumu TV laikmetu slēgšanu. Es pagaidām vēl esmu dzīvs un spēju redzēt, kaut ar vienu ausi, tomēr arī dzirdēt, un man ir sirds, kas jūt un sāp pārestību brīžos. Runājot par to, vai vajadzēja tā, varbūt citādi reaģēt var, bet svarīgākais ir tas, ka es nevis kūdīju, nevis kurināju, aicināju, bet aizstāvējos pats un aizstāvēju Latviju pret acīm redzam netaisnību. Izraēlas vēstniece Latvijā, Latvijas radio padomē lūdza pieņemt adekvātus mērus, lai izvairītos, ka šāda veida propaganda tiktu turpināta nākotnē. Tas ir slēgt Latvijas radio un abus raidījumu TV laikmets, un to nekavējoties slēdza. Vēstnieces vēstuli, kurā ir minēti nepierādīti, nepamatot un acīm redzam aizskarojuši apgalvojumi, tika izmantots kā iegans radio raidījumu slēgšanai demokrātiskā valstī. Šo publikāciju Izraēlas vēstniecība par TV laikmetu publicēja sašutumā par vēstnieces rīcību, jo tā var slēgt arī citus raidījumus un plašsaziņas līdzekļus. Cilvēki nevar būt droši par tiesībām un iespēju brīvi informēt sabiedrību. Iepazinies ar Padomju Savienības žīda kaķismu saturu, saskatīju, ka Izraēlas vēstniece savā vēstulē vēršas pret manis vadīto raidījumu un pret mani personiski tieši tā, kā to iesaka Padomju Savienības žīdu kaķisms. Secinot, ka Izraēlas vēstniecības darbības un metodas atbilst šim publicētā kaķisma fragmentam, es informēju sabiedrību par, manuprāt, absolūti nepieņemamu rīcību. Proti, cita valsts savas vēstnieces personā vērsās pret raidījumu TV laikmets, vārda brīvību un tiesībām raidījumu dalībniekiem paust savu viedokli. Latvijā Padomju Savienības žīdu kaķisms nav aizliegts vai klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija. Tas nozīmē, ka es tikai izmantoju fragmentu no jau publiskota materiāla, nevis to publiskoju. Kaķismā publicētais nav mans viedoklis, tādēļ nav pamata apsūdzībai apgalvot, kā no L. Inkina izmantotā teksta izriet, ka ebreju tautai piederīgie ir negatīvi noskaņoti pret citu tautu pārstāvjiem. Arī latviešiem dažādos laikos pie dažādām varām ir bijuši visai atšķirīgi publiskā aicinājumi un pamācības, ko darīt un kā darīt, bet tāpēc jau nav pamata secināt, ka šajos aicinājumos un pamācībās izteiktās idejas, noskaņojums vai īpašības piemīt visai latviešu tautai. Kristiešiem ir baušļi, bet nav pamata uzskatīt, ka visi tos pilda. Uzskatu, ka pildīt Padomju Savienības žīdu kaķismā paustās pamācības, ieteikumus un rīkoties sakarā ar tādām pamācībām nav pieņemama nevienai tautai. No manas puses nekad nav publiski izteikti tieši pret žīdiem kā tautu vērsti aicinājumi vai paziņojumi,
un tāpēc nav pamatu uzskatīt, ka es būtu centies veicināt nacionālo naidu vai nesaticību. Ar savu publikāciju es vienkārši informēju lasītājus, ka ir tāds Padomju Savienības žīdu kaķisms, pēc kura satura ieteikumiem rīkojusies Izraēlas vēstniece, vēršoties pret mani savā vēstulē. Tad jau tikpat labi kāds antisemitismu propagandu varētu saskatīt arī Blaumaņa darbos un Brāļa Kaudzīša romānā Mērnieka laiki un pieprasīt saukt pie atbildības visus šī romāna ekranizētājus, teātra uzvedumu veidotājus un tos, kuri šo romānu iekļaujuši skolu obligātās literatūras sarakstā. Vietnie draugiem LV ievietotais raksts ir atbilde Izraēlas vēstniecei. Šeit nav neviena aicinājuma uz masu nekārtībām vai kādu citu vardarbīgu akciju. Pat ne tuvu tam. Blakus vēstulē ir ievietots citāts no sen publicēta raksta, kurā nav aicinājuma uz darbību, kas būtu vērsta pret žīdiem kā tautu. Ir arī nesaprotama drošības policijas rīcība saistībā ar pret mani ierosināto kriminālu lietu. It kā saskatot kriminālu sodāmu darbību, veicot ekspertīzes, drošības policija neko nedarīja, lai pārtrauktu vai novērstu mani publikāciju, par kuru esmu apsūdzēts. Es pats izdzēsu šo internetu publikāciju un komentārus. Neesmu saņēmis nevienu norādījumu vai mudinājumu, ne no drošības policijas, ne no prokuratūras dzēst publikāciju. Kāpēc man un arī draugiem LV netika ieteikts vai pieprasīts dzēst manis publicēto Izraēlas vēstnieces vēstuli, citāti no Padomju Savienības žīdu kaķismu un komentārus, ja jau tie pēc drošības policijas domām musina cilvēkus. Secinu, reāla apdraudējumu un bīstamības acīm redzot tajos nav. Par vārda žīds lietošanu. Lietojot vārdu žīds, to nedaru ar nolūku pazemot vai aizskart kādu tautu. Es cenšos domāt, runāt un rakstīt latviski. Latviešu valodā līdz Latvijas okupācijā lietoja vārdu žīds, bija žīdu iela, žīdu biedrība un pasēs tautību rakstīja žīds. Pēc Latvijas okupācijas, pēc okupācijas vara mērķiecīgi pārveidoja latviešu valodu, tuvinot to krievu valodai. 1940. gada 14. septembra pavēlē Izglītības tautas komisārs pavēlēja visos žīdu skolu nosaukumos vārdu žīds turpmāk atvietot ar vārdu ebrejs. Latviešu valodā vārds žīds nav nec pazemojošs, nec arī nicinošs. Latviešu tautas dziesmās un dainās ir minēts tikai žīds un žīdiņš. Tur nav atrodams ebrejs. Ļaunumam nav tautības. Pants, pēc kura mani apsūdz, ir mutes aizbāšanas pants, par kura esamību lielākā daļa pat nenojaušu. Bet pēc šī panta var tiesāt ļoti daudzus. Ir nepieciešams tikai attiecīgi piemeklēt eksperta atzinumus, visas nepieciešamās normas jau ir pieņemtas. Tieši normas un likumi tikai daļēji, jo, lai notiesātu pietiek ar vispār atzītām normām, lietām, tiesu un policijas praksēm. Piemēram, ja ir nepieciešams, arī par Latvijas himnas dziedāšanu var notiesāt. Par to 2013. gada 5. decembrī biedrība Latvijas iesniedz Saeimai un valsts prezidentam ironisku, bet saturā patiesu iesniegumu. Atļaušos citāt šī iesnieguma fragmentu. Citāta sākums. Visa mūsdienu civilizētā pasaule veiksmīgi cīnās pret neiecietību. Tas nozīmē, ka arī Latvijai, kā Eiropas Savienības dalība valstī, jānodrošina, lai tiktu ievērotas tolerances normas pret citādi domājošo mazākumu, izskaužot visu iespējamo diskrimināciju. Tā tiktu nodrošināts, lai neviens Latvijas iedzīvotājs un potenciālais ieceļotājs šeit justos labi un nejustos aizskarts. Diemžēl jāsacina, ka Latvijas republikā savā attieksmē pret minoritātēm ir atpalikusi un atrodamas vairākās jomas, kurās pastāvošā situācija tām ir aizskaroša. Latvijas himnā ir teikts: Dievs svētī Latviju. Kādu Latviju? Tādu, kur Latviju meitas dzied un Latviju dēli dzied. Latvijas himnā nav pieminēti ne krievi, ne ukraiņi, ne ebreji, ne romi, bet tikai latvieši, un vēl ar cēlvārdu Latvija. Ja vadās no tās pašas loģikas, pēc kuras ir sastādīta mana krimināla lieta, tad iznāk, ka tas ir godu un cieņu aizskaroši un pazemojuši šīm un citām Latvijā dzīvojošām minoritātēm. Piemēram, Latvijas himnā ir pieminēti tikai 2 dzimumi – dēli un meitas, bet nav minētas transpersonas. Izejot no tiem pašiem principiem, šeit var saskatīt arī šo personu diskrimināciju. Ja šādas himnas dziedāšanu vēl var piedot valsts amatpersonām, kas vienkārši ir spiestas to lietot kā vēsturisku mantojumu, tad, piemēram, kāda nacionāli radikāli noskaņot cilvēku himnas dziedājumā,
kāds pieaicināts eksperts var saskatīt atpakaļrāpulīgu latviešu nacionālās izredzētības un pārākumu sludināšanas līdzekli, kas sanaido tautas. Un Latvijas himnā vēl ir pieminēts Dievs. Pat no Eiropas Savienības konstitūcijas šo vārdu izņēma, jo tas kādai cilvēku grupai ir aizskaroši. Citāta beigas. Kāpēc es pieminu šo biedrības Latvijas ironisko iesniegumu? Tāpēc, ka biedrības Latvijas iesniegumā minētajam ir līdzība ar pret mani izvirzīto apsūdzību. Un vēl, apsūdzībā 1. un 2. 82. lapspusē izmeklētājs Augstikauns, atsaucoties uz pratināšanas protokoliem, maldina, ka es uzskatu, ka Padomju Savienības žīdu kaķismā ir pilnīgi pareizi atspoguļota attieksme pret ebrejiem. Tā es neesmu teicis un pat ar savu roku uzrakstījis, kā es patiesībā domāju. Bet tas netraucē viņam turpmāk atsaukties it kā uz manis pausto un maldināt prokuratūru un tiesu. Apsūdzības 8. lapspusē drošības policijas kapteinis Poļaks konstatē, ka, lai veiktu ekspertīzi manā lietā, ir nepieciešamas speciālas zināšanas cilvēktiesību jomā. Apsūdzības 52. lapspusē Kronbergas ekspertīzē nav minētas speciālās zināšanas cilvēktiesību jomā. Tā nav eksperta funkcija atbildēt, vai šo publikāciju esmu veicis ar nolūku kurināt naidu. Un kāda viņai ir sagatavotība, lai izdarītu tādus secinājumus? Tas labākajā gadījumā ir viņas viedoklis. Kaut viņa pati sevi uzskata par speciālisti, bet tomēr viņai nav nepieciešamo zināšanu un tiesību izdarīt secinājumus, vai ir izdarīts noziegums vai ne. Kronbergas secinājumi neatbilst ekspertīzes prasībām. Viņa nekad nav ar mani runājusi, nav lasījusi nevienu manu grāmatu, nav skatījusies nevienu manu filmu, toties spēja apgalvot, ka es esmu ļauns, ka rīkojos apzināti, ļauni un ar ļaunu nolūku. Ir teikts, dodiet man 6 rindiņas, ko uzrakstījusi pati godīgākā cilvēka roka, un es atradīšu tajās, par ko viņu var pakārt. Eksperte Ilona Kronberga internetā apliecina un deklarē, ka viņa atbalsta šo teicienu, to retvītojot. Tas nozīmē atkārtot kāda teikto, padot tālāk. Savā ekspertes slēdzienā viņa vadījās nevis pēc tā, kāds esmu es un kāpēc tā rīkojos, bet materializēja minēto teicienu. Pirms 2000 gadu, kad Poncijs Pilāts ierādās Jeruzalemes templī ar leģionu ģērboņiem un leģionāriem, žīdu priesteri, lai pretotos okupanta varai, nometās tempļa priekšā ceļos, atsedzot kaklus un sakot, lai svešais cirvis cērt. Nevēloties sākt Romas provinces pārvaldību ar masu asins izliešanu, Poncijs Pilāts piekāpās un aizgāja no tempļa, aiznesot arī ģērboņus un karogus, kas bija zaimojoši žīdu tempļa kalpotājiem, priesteriem un žīdu ticībai kopumā. Tādējādi žīdu priesteriem izdevās novērst tempļa apgānīšanu. Es paļaujos, ka tiesa pieņems taisnīgu spriedumu, jo es neesmu vainīgs tās darbībās, par kurām mani apsūdz, un es ceru, ka šoreiz svešais cirvis necirtīs. Pēc 25 minūtēm tiesa pasludinās nolēmumu. Saīsinātais spriedums Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2015. gada 9. februārī. Rīgas pilsētas centra rajona tiesa, tiesnese Una Melmete, sekretāra Diana Sarīna, piedaloties prokurorē Līgai Sudakovai, zvērnākam advokātam Vilfrēmam Kozlovskim, atklātā tiesas sēdē iztiesāja krimināllietu Leonardu Inkinu apsūdzībā pēc krimināla likuma 78. pantu 2. daļas. Pamatojoties uz krimināla procesa likumu 511, 512, 519, 524, 525, 526, 529, 530, 531 pantu, tiesa nosprieda Leonardu Inkinu atzīt par nevainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 70. Kārtībā 10 dienu laikā no pilnas sprieduma pieejamības dienas Rīgas apgabaltiesas kriminālajā tiesas kolēģijā iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Rīgas pilsētas centra rajona tiesā. Pilnas sprieduma pieejamības diena 2015. gada 17. februāris. Nolēmums saprotams? Jā. Taisnība uzvarēja! Taisnība uzvarēja! Taisnība uzvarēja!